Labdien! Mēs esam Brīvības studijā, un mēs, neskatoties uz globālo sasilšanu, vērtējam vārda brīvību. Šodien pie mums ir ciemos īpašs viesis. Šodien pie mums ciemos ir attiecību eksperte, apzinātības trenere Dimantra. Un es gribētu parunāt ar tevi, kā ar cilvēku, kurš iedvesmo sievietes būt sievišķīgām un vīriešus būt vīrišķīgiem, gribu parunāt par kaut ko pavisam pretējo, par Stambulas konvenciju. Jo tagad sabiedrībā tā ir ļoti aktuāla tēma, un galvenā kritika ir par to, ka tur kontrabandas ceļā grib ieviest mums gender ideoloģiju, ka vairs nav viss tik vienkārši meitenes un zēni, bet ir arī 3., 4. un 5. dzimums. Kāpēc, tavuprāt, mums ar tik lielu jaudu grib ieaudzināt, ka ir vairāki dzimumi? Noteikti. Tāpēc, kam ir vajadzīgs stiprs cilvēks? Seksualitāte, daba padara cilvēku stipru. Un mums ir dota daba, sieviete, vīrietis, un ja negrib šo dabu cienīt, tad grib, lai cilvēks ir vājš. Kam vajag vājus cilvēkus? Kam vajag aitas? Kam vajag ganāmpulku? Nu, mēs visi to varam ieraudzīt. Kam to vajag, tas arī spiež to dažādo dzimumu. Ja? Tas patiesībā ir tāds psihisks kroplums, un tāda psihiska nestabilitāte padara cilvēkus vājus. Un tas arī ir tas, ko te grib. Bet, lai grib, netraucēt viņiem gribēt. Bet galvenais, ko jūs paši dariet, tā cieņa pret sevi, nu, cilvēkam tagad ir jāsaprot tā, ka tu rūpējies par sevi. Un tu rūpējies par savu bērnu, par savu meitu, dēlu. Ja? Mums nepiedzimst cilvēciņi. Nekad nesaka, apsveicams cilvēciņš piedzima. Nē, saka, tev piedzima meitenīte vai puisītis. Tā ir tā dabiskā dabas cieņa. Un daba ir tas rādītājs. Tikai divi pretēji rada kaut ko jaunu. Ja? Tikai divi pretēji. Un ja ciena vispār dzīvi šeit uz zemes, ja? Nu, ir jāciena šī seksualitāte reizē ar to. Un tie, kas neciena, protams, ziniet, bariņā neveseliem būtu vieglāk, ja? Tā kā stipru cilvēku vajag tikai tev pašam un tavai ģimenei un tiem, kurus tu mīli un kuri tevi mīli. Vai es pareizi sapratu, ka tu tomēr neesi gatava pakļauties šai jaunai vēsmai? Kam tad jāpakļaujas? Ka ir, mīļie, lai pakļaujās, kas tur katrs tur savām idejām, katrs, lai dzīvo ar savām idejām, viņš pats no tā cieš. Un ja kāds grib, lai vēl kāds tur no tā cieš, nu tad skrien līdz tiem, bet īstenībā, ja tu gribi būt dzīva, vesela, svaiga, un ja tu gribi, lai tev ir bērni, un bērniem ir bērni, nu tad ir svarīgi cienīt to dzimumu. Nu nedzimst tiem 3., 4. bērni, ja? Nu, daba rāda, kaut kas tajā ir kroplis. Daba to rāda, ja? Nu, katram ir pienākums, man liekas, tagad, nu, tā kā sākt rūpēties pašam par savu dabu, ja? Un jāsaprot, nu nerūpēsies, ne tie spiedēji, nu, viņi nerūpēsies par tevi un tavu dzīvi un tavu bērnu pēcnācēju dzīvi un par to dzīves kvalitāti, ja? Nu, tad vai pašatbildība, sākam paši. Stambulas konvencija ietver sevi arī pantu par to, ka mācību iestādēs visos līmeņos, arī bērndārzos ir jāievieš kaut kādas mācību stundas, kas apmāca šo jauno ideoloģiju. Ja? Kā, tavuprāt, tas varētu ietekmēt Tas ietekmē sabiedrību? ļoti, tāpēc, ka bērna psihe ir vēl nestabila, tā ir veidojama programmatūra. Ja, cilvēku psiholoģiskais prāts ir programmējams. Un, protams, ka tie, kas to dara, kas ievieš šīs teiksim, kroplības skaidri un gaiši, ja, viņi ļoti labi zina, kā strādāt ar cilvēka psihi un dara to diezgan meistarīgi. Galvenais ir cilvēkam pašam atpazīt, kas tevī intuitīvi ir pareizi, ja ir pareiza tava daba. Un tāpēc bērniem tā psihe ir vēl nenoturīga, viņi vēl ir atvērti, viņi vēl ir gatavi šo pasauli pieredzēt, ja, un viņiem var, tā teikt, iedēstīt visdažādākās sēklas, ja. Un tāpēc mamma un tētis ir atbildīgi par to, kur tad tavs bērns ies, ko viņš mācīsies un ko viņam tie citi, kas ir ne tik mīloši kā mamma un tētis, tur dēstīs tai galvā, ja.
Protams, un tāpēc ir, katram ir atbildība, kur tu to savu bērnu sūti un ko tu ļauj viņa tajā nenobriedušajā psihē dēstīt. Atbildība ir, mammas un tēta atbildība ir absolūta. Absolūta. Tas ir tava dzīve. Neviens nemīlēs tavu bērnu vairāk par tevi pašu. Nav ne tai bērndārzam, ne tam skolai, nav viņiem tādas ne iespējas, ne vispār, ja? Kur vēl runātu par valdību vai vēl kādu. Ja? Īsnībā mamma ir vismīlošākā būtne, tētis ir vismīlošākā būtne attiecībā uz bērnu. Un tāpēc tieši viņiem ir tā lielā mīlestības vērtība ielikt tam bērnam spēku par sevi. Un tā psihe ir veidojama, jā? Jā. Šī konvencija, Stambulas konvencija, viņa Latvijā vēl nav ratificēta, bet par viņu tiešām ļoti karstas diskusijas un ir politiskie spēki, kas to ļoti grib izdarīt. Ja paskatīties uz valstīm, kas to jau ir ratificējušas, tā ir gandrīz vai visa Eiropa. Tas nesen ir noticis arī Igaunijā, Lietuva vēl turās. Nerunā, Polija grib iziet no turienes, bet nemaz tik viegli neļauj to izdarīt. Protams. Ja, ratificēt ir viegli, bet atteikties no tā ir ļoti sarežģīti. Polija tiešām cenšas to izdarīt, bet viņiem to neļauj izdarīt. Oficiāli tā konvencija viņa ir par sieviešu aizsardzību pret vardarbību, un tie, kas cenšas viņu ieviest, viņi visu laiku uztver uz to, ka jūs pretojaties tam, tātad jūs gribat, lai sievietes Latvijā tiktu vardarbīgi ietekmētas. Vai tavuprāt, mūsu krimināla kodeks, viņš kaut kā ļauj apbežot sievietes, vai ir pietiekami vispār tajā jomā? Sabiedrības kultūras līmenis ir attieksme pret sievieti, bet sieviete ir emocionāla būtne. Un sievietes vērtība, augstākā vērtība ir jābūt bērni. Un tieši tāpēc, jūs jau ziniet, visi staļinismi un padomismi un visas varas ir zem skaistākiem vārdiem slēpušas visnoziedzīgākās lietas. Jūs ziniet, ka zem visskaistākajām reliģiskajām ticībām ir notikuši vislielākie noziegumi. Ja? Un tieši tas arī šajā konvencijā ietverts, ka visskaistākajos vārdos ir ieliktas vēl visnoziedzīgākās lietas. Ja? Un cilvēkiem šobrīd ir tā kā skaidri jāatver acis un jāierauga, kas ir tas. Un, Latvija, vajag paskatīties uz tām valstīm, kas nekad neinteresēs, kas ir aizmirsušas, kas vispār ignorē šādas Stambulas konvencijas. Tās valstis varbūt ir vērts paskatīties, cik viņu vitalitāte īstenībā ir augsta, ja? Cik Eiropā patiesībā viņa ir. Mēs tur ar lepnību varbūt sirkst Eiropā, mēs tur baigi tur tādi un tādi, ja? Bet īstenībā tā dzīves spēja daudz augstāk ir valstīs, kas diezgan labi atšķir labu no ļauna, dzīvu no beigta vai spēku no vājuma. Ja? Šobrīd ir tas laiks, ka cilvēkam ir tas jāsāk atšķirt personīgi pašam. Ja? Jo viens saka, tas ir labs, otrs saka tieši pretējo. Ja? Un cilvēkam ir jāsāk reāli ieraudzīt un domāt tādā lielā kontekstā. Un ja tu gribi dzīvot, tad dzīvības turpinājums ir divi pretēji dzīvumi savienojoties mīlestībā. Un mīlestībā nav nekādas vardarbības. Mīlestība ir kaut kas liels, saudzējošs, sargājošs ar pluszīmi. Ja? Un tie skaistie vārdi, viņiem ir jāatbilst skaistām lietām un skaistām sajūtām. Un tad sievietes ir absolūti pasargātas tad, kad vīrietis ir mīlestībā. Un tā mīlestība ir jāmācās. Un nekāda valsts nenodrošinās mīlestību. Bet, protams, ka mīlestība ir tāds dziļi liels notikums cilvēkā, ar kuru mums ir jāmāk. Mēs esam piedzimuši iemācīties mīlestību. Var arī degradēties, ja? Ne visiem jābūt laimīgiem, ja? Var arī degradēties, bet tas ir sāpīgi. Katram tas ir sāpīgi. Katram tas būs sāpīgi, kurš to izvēlas, to ceļu, degradācijas ceļu. Ja? Tas būs sāpīgs ceļš viņam pašam un paudžu paudzēs. Degradācija ir sāpīga. Interesanta, jā, bet sāpīga. Un visiem tiem, kas arī tur taisās kaut ko tur vai pieņemt vai vēl kaut ko, viņiem pašiem tas arī būs sāpīgi. Ja?
Tāpēc es domāju, ļoti cilvēkam svarīgi ir atšķirt labu no ļauna šajā gadījumā. Un ja pasargāta būs sieviete, ja pasargāti būs viņas bērni, ja pasargātas būs tās emocijas un psihes, nu tad vīrietis varbūt būs spiests ieraudzīt, ka interesanti ir labais, neļaunais un atšķirt šīs lietas. Ja? Vīrišķa enerģija augstāk par visu tur interesanti. Un tieši tāpēc interesanti jau ir arī sāpīgas lietas. Nu jā, tā varētu būt. Jautājums, kā tieši attiecību ekspertei. Tagad skatoties filmas, un ne tikai viena no mākslīgām vērtībām, ko mums mēģina ieaudzināt, ir, ka stipra pozīcija ir tam cilvēkam, kam ir vispār nenosakāms dzimums. Vīrišķīgai sievietei, sievišķīgam vīrietim. Tie ir personāži, kas ļoti parādās bieži un daudz Holivudas filmās, Holivudas seriālos, bet mēs visi skatāmies tos seriālos un skatās arī mūsu bērni. Un jautājums tāds, vai ilgtermiņā uzvarēs sievišķīga sieviete? Kas ir tradicionāli sievišķīga sieviete, vai tomēr tā, kurā ir pieņēmusi visas tās īpašības, kas tagad ir populāras, feminisms, genderisms, visu to viņa ir pieņēmusi. Viņa varbūt ir arī izdomājusi, ka viņa būs child free. Ilgtermiņā kurš būs stiprāks? Nu, daba. Stiprāka būs daba, visi psiholoģiskie ietekmēšanas līdzekļi, visi psihiski kropļojumi. Jā, viņi ir interesanti kādu brīdi, ja? Bet neviena sieviete nav laimīga. Neviens dženderismā nav laimīgs. Ja tas tā kā kūkas, ja var pierīties daudz kūkas, un tajā brīdī baigi garšīgi, vai tā kā sadzerties tur šņabi kādā brīdī, ja, un tajā brīdī ir laimīgs, un ir pohas, ja, un ir ilgstošā tā degradācija. Bet ir cilvēki, kas atšķir šīs lietas jau startā. Daba uzvarēs absolūti noteikti, tāpēc, ka nav laimīgas. Nav laimīgas, ir egoisms, ja, kurš ir lepnība, ja, bet tās ir sāpes. Un viss tas sāpju kropļojums kaut kā mēģina meklēt attaisnojumu. Ja. Un tāpēc tās stiprās sievietes, viņas ir tādi tā kā šampūns un balzāms, divi vienā. Ja. Mati kaut kādi jau būs, bet vai tas būs skaisti un veselīgi? Nē, bet tās stiprās sievietes, tas nāk no sāpēm. Tas feminisms nāk no sāpēm. Tas dženderisms nāk no sāpēm. Tas nāk no dziļām dvēseles sāpēm, no emocionālām sāpēm, kas ir jau varbūt paudžu paudzēs nedziedētas. Ja? Un, protams, ka kaut kā meklē to iespēju tā kā attaisnot to sāpju un nedziedēšanu. Ja jūs ziniet, kādreiz armijā bija arī tas saucamais ģedošķina, ja, kad sāpes mēģina nodot citiem, lai ir vieglāk kompānijā. Ja. Jā, tās ir tādas degradējošās metodes. Jo laimīgs var iemācīt būt laimīgam, vesels var iemācīt būt veselam, ja, slims var iemācīt būt slimam. Ja? Tas nenotiek pretēji. Ja? Ja kāds māk dziedāt, viņš var iemācīt dziedāt, bet viņš nevar iemācīt spēlēt hokeju. Ja? Tikai tas, kurš prot būt laimīgs, prot iemācīt otram būt laimīgam. Ja? Kurš māk sāpes, māk iemācīt sāpes. Tā tas strādā šajā dzīvē. Ja? Un ja tu gribi būt laimīgs, tev jāmeklē tie cilvēki, kur ir dzīves spējīgi, daba atkal rāda, ja? Sieviete un vīrietis pretējie rada jaunu dzīvību. Ja? Tie, kas nerada jaunu dzīvību, kas nomirs, ko darīs, kur viss paliks. Ja? Bet vieni būs atstājušies sevis vērtības, un vieni būs atstājuši neko. Man tagad tāda ideja radās, ka varbūt tieši tāds arī ir mērķis, ka tā vara, tie cilvēki, kam pieder vara pasaulē, viņi tādā veidā grib cīnīties pret cilvēku pārapdzīvotību, jo divi neskaidra dzimuma cilvēki, viņi ir vāji. Viņi neradīs skābekļa patērētāju, jo tagad mums ir klimata arī pavēste. Zini, cilvēka tumsonība arī ir. Ja? Īstenībā cilvēks ir radītāja būtne, un katrs mēs radam ar katru vārdu, ar katru domu, mēs radam savu dzīvi, un es gribu uzaicināt cilvēkus radīt veselīgo savā dzīvē, ja? Un pasaule sen ir pierādījusi, un sen ir zinātņu pētījumi, ka pasaulē var dzīvot
daudzi, vēl daudz vairāk miljārdu cilvēku, tikai viņiem jābūt ar citu domāšanu, ar citu mīlestības frekvenci, ar citu attieksmi, ar citām visām vērtībām, un tad mēs varam būt ļoti daudzi, un galvenais mums ir iemācīties mīlēt un kopt šo zemi, ja šī patērētāja sabiedrība varbūt kaut kādā ziņā, paldies Dievam, ir noiets etaps. Ja, jo tā ātrāk, labāko par lētāko, ātrāk un daudzāk, un tas viss ir noiets etaps. Cilvēkam ir jāpārmaina savas attieksmes, un ziniet, tā kā pusaudžu laikā kādā brīdī gribas atrauties no tās māmas, un esam baigi tur krutie un tādi, bet īstenībā tā māmiņa zeme rāda, nedzīvosi tu bez māmiņas zemes, ja? Un nākas cienīt viņu, un nākas cienīt to dabu, ja tu gribi būt dzīvs. Un nekādas pāratdzīvotības vai nekā tāda nav. Cilvēku kultūra gan ir jāmācās. Cilvēku sirds ētika ir jāceļ, tāda mīlestības spēja, cieņas vērtības, tās gan ir jāmācās. Un tieši viena no tām ir cieņa pret to dabu, kura tev ir dot augumā. Tas prāts ir programmējams, kropļojams, mācāms, degradējams, ceļams, dari ar viņu, ko gribi. Bet no tā būs atkarīga laime, dzīvības spējas, veselība, kaifs dzīves bauda. Ja, viss tas būs atkarīgs no tā, cik tad tu to savu psihi spēj vadīt pats un savu prātu spēja lietot. Un, man liekas, cilvēcē šobrīd ir tas lielais notikums, tas kūlenis, ja? Ka nāk uz āru tur visas, vai kas tik tai prātā, pa čumu muģi, restīvi tie prāta džungļi jau ir skaļi redzami, ja? Viņi jau ir bijuši vienmēr, ja, tikai tagad var izvērsties. Katrs var būt aktieris, katrs var būt televīzijā, katrs var būt tur YouTube'ā vai kur tur, ja katrs var būt tur, nezinu, kur vien viņš grib, un tā katrs var arī izpausties, ja. Un tie amatais, kuriem slēpjas, ja tās ir vājuma zīmes. Tas ir vājuma rādītājs. Lai cilvēks būtu liels ar sevi, viņam tiešām ir daudz jāprot, jāvar, un tā mīlestība ir tas lielums. Ja, un ja tā nav, tad ir tie amati un visas tās lietas. Ja. Amati ir labi, bet tā sirds ētika tajā ir tas, ko tu paudi caur to amatu, ja, caur tiem amatiem. Un kā tu lieto tos amata rīkus. Ja. Ar pildspalvu nav ne laba, ne nelaba. Ko tu raksti ir tas vērtīgais. Ja. Un tieši tā, kā tu amatu lieto. Un, cilvēku vājības vienmēr ir zināms. Tā ir vara, slava, ja, tās ir tās cilvēku vājības. Un ko tad cilvēks tajās dara? Tagad tad ir redzams, ko viņš tajās dara. Ja, vai viņš ciena, vai viņš mīl, kādas ir vērtības, un daba, vai ir vērtība, ja, un cilvēks kā zemes dabas bērns ir dzīvot spējīgs divi pretēji mīlestībā radot nākamo dzīvību. Un tas nav mainījies. Un to neizmainīs nekāda psiholoģiskā programmēšana. Tie, kas būs pārprogrammējušies par tur dženderistiem un to, nebūs viņi dzīvi. Viņi ies tajā savas dzīves laikā savā ego bojā. Tā tas ir paredzēts. Sēklas, kas neizdīgs, viņas iet bojā. Tā tas ir paredzēts. Tāda ir daba. Sievietes, stipras, super, savā egoismā, davai, bet viņas arī neizdzīs tos pēcnācējus un augļus. Un, tā daba ir paredzējusi, ka daži dzīvos un daži nē. Es arī uzskatu, ka daba ilgtermiņā viņa uzvarēs, protams, visu šo dženderismu un tās mākslīgās vērtības. Uztrauc tas, ka daļai cilvēku šī jaunā ideoloģija tomēr sabojās kaut kādu dzīves periodu un varbūt liekas viņiem arī dot jaunu dzīvību. Protams. Un tas ir tā, diemžēl, loterija, kurā vinnētāja nebūs vispār nekāda. Tā nav loterija, tā ir izvēle. Un cilvēks drīkst izvēlēties būt nelaimīgs, būt vientuļš, ja tas absolūti garantē vientulību visiem, ja. Tiem, kas to izvēlēsies, tā drīkst būt. Katrs cilvēks ir tiesīgs izvēlēties priekš sevis un cīnīties par savām vērtībām un iznest savas vērtības. Mums ir šīs iespējas iznest savas vērtības, un mums nav jāglābi tie, kas negrib būt laimīgi. Viņiem ir tiesības būt nelaimīgiem un tādiem, ja. Ko darīt?
Jā, bet ir tiesības būt arī laimīgiem. Ir tiesības būt arī ar savu izvēli par savu dzimumu, par saviem bērniem, par saviem bērniem. Ir tiesības stādīt dārzus, lai bērni plūc augļus un mazbērni vārds augļus. Jā, tam arī ir tiesības. Un ir tiesības redzēt pasauli lielāku un plašāku, un tajā Stambulas konvencijā ir tiesības izlasīt visu un reāli saprast, kas tur rakstīts. Ja? Visi staļinismi un padomismi ir slēpuši zem visskaistākajiem vārdiem, visskaistākajiem lozungiem ir slēptas visnegatīvākās un visdegradējošās lietas. Ja? Cilvēki, kas to ir pieredzējuši, māka atšķirt, un viņu tiesības ir iemācīt to arī pēcnācējiem, atšķirt šīs lietas, atšķirt šos zemtekstus, jā, lai gan Stambulas konvencijā, ja izlasa visu, ļoti skaidri var redzēt arī šos noziedzīgos nodomus, jā, un noziedzīgos teikumus. To var tur redzēt. Tur nav jābūt nekādam gudriem, tur vienkārši jāizlasa tā konvencija. Jā. Un ja kāds izliekās, kamēr mani tas neskar, tikmēr uz mani tas neatiecas, tas attiecas gan. Tas attiecas, jo tavs bērns ienesīs tavā mājā to, ko viņam tur iemācīs, un tavs bērns parādīs tev, vai tev ir nākotne, vai tev nav. Ko tu esi darījis ar savu bērna psihi, cik tu esi veicinājis viņā to dzīves spēju, un cilvēku spēju, un mīlēt spēju, un cik tu esi bijis varbūt vienaldzīgs pret to, vai arī, nav man darīšana, jā, tā būs tava darīšana, ātrāk vai vēlāk tā būs tava darīšana. Ja tava veselība to rādīs, tava emocionālā, cilvēki maksā ar savām emocijām, viņi maksā ar savu dzīvi, ar savu nākotni, ar visu viņi maksā. Viņi varbūt tikai neapzinās, ja domājot, ka nauda ir vienīgais, ar ko maksā. Nē, tas jūtas, sajūtas, tas dzīves prieks ir ar to, ar ko maksā cilvēki. Dimantra, liels paldies tev par šo sarunu, optimistiska diezgan saruna. Es gribētu mums visiem novēlēt spēju redzēt apmānu, kas tiek pasniegts sieviešu labklājības mērcēm. Jā, tas ir apmāns, un esiet gudri, esiet viedi, nav variantu, kurš cits tavā vietā būs gudrs, kurš cits tavā vietā būs intuitīvi spējīgs un spēcīgs, pats nebūs tavā vietā cita. Paldies!